Labdien, esmu Dainis. Sen neesmu taisījis video klipiņus. Un vēlēm pastāstīt par savu pēdējo pirkumu. Es nopirku tādu uzlādes staciju. Cik tie ir 3-5 kanāli. 5 kanāli plus vēl augšā ir bezvadu uzlādes. Tad paliknis priekš telefoniem. Kāpēc es viņu tādu paņēmu? Man viņa izmaksāja kaut kur 30 eiro, un es to saitītu uz viņu nolikšu apakšā zem video, varbūt kādam ienesē. Kāpēc es viņu paņēmu? Paņēmu tāpēc, ka mājās mums visiem ir visādi gadžeti, tā saucamie, kas ir paredzēti. Tur ir telefons, pulkstenis, kabatas, baterijas, visādas dažādas urmašīniņas maziņas, skrūvgriezīšu maziņi, kur lādējas no USB ligzdas un tā tālāk. Un tā mūžīgā problēma ir tā, ka rozešu skaits mājās nepietiek, ja vienlaicīgi nāks uzlādēt 3 vai 4 aparātiņus. Un tāpēc, lai es tiktu vaļā no visiem tiem maziem mini lādētājiem, ko var nopirkt veikalā, kas daži maksā kapeikas, tur pāris eiro, bet atbilstoši viņiem arī uzlādes jauda nav nekā dižā. Normāls jaudas jau maksā kaut kur pār pa 10 eiro. Bet 3-4 aparāts, tas jau 30, tā ka viens šitāds aparātiņš atsver. Tā, kas šitam aparātam ir par plusiem? Pirmkārt, kā es jau teicu, 5 ieejas, un tad viņiem ir tāds otrā pusē tehniskie dati, modeļa numurs, te var redzēt, tā 160 vati, tātad te var redzēt, ka katra ligzda, ko viņa spējīga uzlādēt. Tātad Tip C līdz 3 ampēriem, no 5 voltiem līdz 20 voltiem. Viņš automātiski izvēlās uzlādējamo spriegumu. Automātiski nosaka, kas pa aparātu pieslēgts. Tad ir 2 ligzdas C2, C3, kas ir domāts arī 3 ampēriem, bet viņas ir mazākas jaudas. Ja pirmā ligzda atļauj uzlādēt aparātu ar 100 vatu jaudu, tad otrās jau 2 aparātus, ja vienlaicīgi pieslēdz pa 65 vati. Nu, te ir parādīt vēl daži spriegumi. Tā, kas te vēl interesants? Nu, tā viņš izskatās no priekšas. Kā redzams, ir 5 ieejas, 3 USB ligzdas un 3 tipa C. Ja tā malējā, kā redzams, ir tā, te arī viņam ciparu indikators ir, kas parāda, ar kādu spriegumu un kādu strāvu aparāts tiek uzlādēts. Tā, 160 vati. Nu, īsumā tas būtu arī viss, un te es viņu apmēram parādīšu, kā viņš izskatās darba režīmā. Bet tā kastīte man apmierina, tagad man visus aparātus es varu uzlādēt vienā vietā, nemeklējot kādu rezervas rozeti, kur var pieslēgties. Bet par to jau parādīšu mazliet priekšā. Tā, tagad turpinām savu video. Vākt ciparus. Un te mēs redzam, ka ir pieslēgti 3 aparātiņi. Tātad pašā malā tāds akumulators krūgriezs, 5,2 volti. Tad otrais ir Samsung telefons, kas ir līdz 63% uzlādējies. Tātad otram ir 5,2 volti, pusampērs. Pašā malā man te kontakts pazudis. Oi, viņš palika. Nav pieslēgts. To līti pieslēgsim. Nu, ir. Nu, redzam, pašā malā pieslēdzās mans Samsung telefons, ar ko filmēju tagad 9,2 volti, 2 ampēri. Tātad ļoti normāla strāviņa. Lētais nekāds lādējumais, tādu strāvu pacelt nevar. Tā, kas te vēl? Tā viņam augšā ir tāda podziņa ar saulīti atzīmēta skārienjutīgā. Nospiežot, ekrāna rādījumu pazūd, bet vispārējais turpina lādēties. Tā kā viņš neatslēdzas pilnībā, bet ir dežūra režīmā. Un ja gribam pastīties, kas te notiek, pieskaramies vēlreiz. Un visi cipari un cipari redzam. Pie tam viņi ir krāsaini, tā kā nav viegli salasāmi. Tā, ko te vēl varēja pateikt? Tā, nepateicu, ka ar viņu var lādēt gan iPhone, gan iPadu, gan
Huawei telefonus. Tāpat arī Samsungs uzrādīts instrukcijā no 20. līdz 23. numuram. S20, nemaldos, jā. Tāpat var lādēt MacBookus un citus klēpdatorus un planšetniekus, jo viņam ir spriegums līdz 20 voltiem un 2,5 ampēriem, ja vienu pašu pieslēdz pie pašas malējās ligzas šitās PD3. Tā. Nu, tas arī būtu šodien viss. Ar pirkumu es apmierināts, jo man tagad visu, ko grib lādēt, ir atrodas vienā vietā, un man nav jāskrēt pa māju un jāmeklē, kur varētu pieslēgt savu lādējumu. Ar to šodien arī beigsim.